Labrīt, draugi! Mēs esam atpakaļ mājās un gonku mēs nenobraucām. Mēs netikām līdz pat starta līnijai. Mums spriegotāja Ruls pameta čatu un mēs vedām detaļu no Liepājas, kur beigās mums atveda divās daļās, kas jau bija saplīsusi. Mums bija izvēle vai no Liepājas mums ved detaļu vai no Lietuvas. Abi divi no šrotiem, jo mēs sazinājām AD Baltikas ar kaut kādo galveno noliktavas un īpašnieku, un tas teica, ka nekur nav pieejama tāda detaļa. Jā, skrūvēja komanda līdz kaut kādiem 6 apmēram, un palīdzēja vēl daudz cilvēku. Paldies jums visiem, sirsniņas bučas, un žēl, ka tikai nebija tas rezultāts. Ko tik mēs nemēģinājām? Mēs mēģinājām sazināties ar kādiem tigotājiem, mēs varījām eļļu katlos, kur viesnīcas īpašniece brokastis mums taisīja, bet tiešām viss tika izmēģināts un, diemžēl, nebija tas rezultāts. Bet ņemot vērā, kāds bija segums, kādi bija dopi un ko es dzirdēju no apkārtējiem, ka tas bija grūtāks dops nekā karosta, to, ka segums bija, kāds viņš bija. Mums arī riepas atnāca tādas, kādas viņas bija. Aizmugurē mums ir 15, priekšā mums ir 14. 15 rīvējās gramīšiem, 14 ir tā kā plikas vasarenes. Tā kā tik daudz, kas salikās, kas deva to zīmi, ka varbūt tomēr nevajag braukt un nevajag startēt. Mums arī būs neleca. Tādas mazās lietas vienkārši liecina, ka varbūt šito gonku nevajadzēja braukt. Bet ir Latvija, uz Latviju mums jau ir riepas. Milzīgs paldies arī Cēsainai, ka mūs pasauc, un žēl, ka tā sanāca, ka mums nesanāca startēt. Un testi arī bija ļoti veiksmīgi, un Pumā dabūja bišķiņa roterīšus pabučot, bet tie ir testi. Tur var kļūdīties, tur ir jākļūdās, jo mēs visi no kļūdām mācāmies. Bet ir vēl nākamais gads, un paldies, ka uzaicinājāt arī uz testiem. Zini, labāk, ka tas notika testos, nevis gonku dienā. Tas būtu, man liekas, mums morāli sagraus vēl vairāk. Viss sakritās vienkārši tā, ka nebija lemts. Bet tas mūs neapstādinās, tāpat tās kā staps mūs neapstādināja. Gongs laikā apstādināja, bet mēs tik un tā aizbraucām uz Cēsaini. Jā, vēlreiz paldies, ka sakojat mums līdzi. Bučus visiem, un tiekamies jau pavisam drīz. Bye!